Otrā diena pārgājienā pāri visam Lake District Nacionālajam parkam. Lietaino nakti pavadīju Nanīkačs ielajā un ir laiks doties uz Ennerdale Bridge. Samaziniet ātrumu, sarkanās vāveres. Tieši sarkanās vāveres šeit tiek ļoti sargātas, jo citur Anglijā tās izspiedušas ir pelēkās vāveres. Neliela pauzīte Ennerdale Bridge labākajā kafejnīcā. Šeit gan daudz zīmes, kuru ievērot, kuru neievērot. Esot tagad jāiet pa ceļu, bet nu, mēģināsim iet pa aizliegto taku. Redz, kā šeit notiek mežstrāde. Zarvas nozāģē jau stāvošam kokam un paliek tikai baļķis. Kā teicis pats takas izveidotājs Veinraits, šī te alternatīvā taka, kas iet pa augšu, ir domāta tikai supermeniem un bedasiem. Joprojām gar Ennerdale Water, tikko tur uzrāpos augšā kaut kādu 5 metru vienkārši jārāpjas pa tādām klintīm augšā. Tā taka iet te, tāda baigā nogāze. Tad atkal šeit uz leģu jārāpjas un tā taka pēc tam atkal normālāk aiziet. Tur atkal būs bišķiņ jāparāpjas. Nu, nekas viegls nav, it īpaši, ja lietas līst. Un spēcīgs vējš. Tāpēc es negāju pa to pusi, tur vēl trakāk būtu. Dēļ tā vēja lietas. Jā, laika apstākļi tiešām nelutina un vēja brāzmas ātrumā līdz 30 metriem sekundē. Jāšķērso arī šādi te noslīdeņu posmi. Tajā pusē nebija īpaši viegli. Neliela atpūta pludmalē. Beidzot arī ezera gals un vietējās zīmes liecina, ka var sastapties ne tikai ar savvaļas govīm, bet arī ar savvaļas cūkām. Upe ar nosaukumu Char Dab. Arī šeit mizgraužu problēmas un arī lapegļu mēris. Visur kalnos pēc lietas normāli ūdeni dažās. Black Sail Hut, pats vienmuļākais hostelis visā Anglijā. Man jāskrien augšā uz to kalna pārēju, jo projām vējš ir milzīgs. Dabas varenība ir neiedomājama. Tagad man jāiet nekur tur augšā uz to taku. Tur. Pie tāda dabas skaistuma arī laiks selfiju sērijai. Cenšās izbūvēt to taku, lai visur būtu pakāpieni. Tā kā šeit jau ir vecie. Re, kur ezers, no kur es atnācu, Emersdāle, un aiz kalnu grēdas cits ezers. Turpināšu tajā virzienā. Joprojām līst un vējains, bet atkal laiks selfijiem. Manuprāt, šis ir tas klasiskais Lake District skats, kuru liek uz visām kartiņām. Ļoti skaisti un gaznaini. Esmu jau tuvu nakšņošanas vietai, bet šeit mēs atgriezīsimies rīt no rīta. Conister Slate Mine. Un tā arī pēc noietiem aptuveni 40 000 soļiem tuvojos Seatoller pilsētiņai, kurā es arī pavadīšu šo nakti un atrodamies Borrowdale ielajā.